Doma ir tāda, mēs iestājāmies par to īsumā. Mums tā kā nevajadzētu tos imigrantus, vienalga melnus vai dzeltenus. Ja? Nu, un otra lieta, vīrietis, sieviete. Nu, vai kaut kas vēl jāpiebilst tur? Visi taču māk lasīt, visi internets pieejams cilvēkiem. Kā tev sauc? Valdi, Toms. Valter, tu kaut ko? Ir ļoti daudz lietas, kas ir ārkārtīgi problemātisks. Ir tātad šī sociālā dzimuma normalizēšana ar Stambulas konvencijas ieviešanu un partnerattiecību likumu pieņemšanu, kas absolūti nav pieņemama. Ir vispār ekonomiskais stāvoklis, kas nemitīgi paliek sliktāks, tajā pašā laikā ceļot valdības locekļiem un ierēģiem algas. Ir nepietiekam nopietna attieksme pret Krievijas apdraudējumu. Šis pats poligons Sēlī, ko mēs gribētu jau vakar redzēt, paveikt, lai stiprinātu mūsu aizsardzību. Šķiet, ka viņš absolūti nav īsti vairs dienas kārtībā. Šīs lietas ir ārkārtīgi daudz. Protams, vispārējā nihilistiskā un tāda nicinošā attieksme no valdības un politiķiem kopumā, kad var pirms vēlēšanām stāstīt kaut ko vienu ļoti konkrētu, kā piemēram ZZS solīja atbalstīt tradicionālo ģimeni un pēc vēlēšanām darīt tieši pretējo. Ir tik daudz neskaidāmas lietas, kas veido šo kopējo fonu, virzību, kas absolūti nav pieņemama un kas ir klāji kaitējoši nacionālas valsts interesēm un šodienas problēmu nepieciešamību risināšanai. Kaut kā tā. Jā, labi, paldies. Ieslēdzam. Mēs sitīsim tos utainos, pēc tam tos zili palēkos. Mikrofonu pārbauda. Veiksim. Tā. Labdien! Labdien, dāmas un kungi! Labdien, tautieši! Atgādināšu, ka pasākumu rīko Nacionālistu partija Taisnīgums. Pilnā nosaukumā Nacionālā savienība Taisnīgums. Mans vārds ir Vilnis Strots, es esmu viens no valdes locekļiem šai partijai. Kāpēc mēs te esam? Mēs esam sanākuši, lai apliecinātu savu vēlmi pēc normālas un nacionālas latviešu valsts. 30 gadu laikā mēs esam nonākuši līdz tādai situācijai, kad ir zudusi ticība savai valstī. Un lielā mērā ir zudusi arī pati valsts. Valdības kļūst viena par otru pretlatviskākas un neģēlīgākas. Un visi viņu darbi liecina tieši par to. Ar garām runām mēs jūs nesaldēsim, tāpēc aicināsim jau pirmo runātāju. Pirmā runātāja ir politiski aktīva persona,
kur absolūtam vairākumam no tie, kas šeit atrodas, ir labi zināma. Atkrieviskošanas kampaņas aizsācēja un virzītāja dzēniece Liāna Langa. Lūdzu, pilnīgi aplausus. Sveicināti, mīļie latvieši, dārgie tautieši! Es esmu partijas jaunā konservatīvā partija biedre, nacionāliste un vienmēr atbalstīšu arī citas nacionālistu partijas, kuras iestājas par valstnācijas tiesībām savā zemē, savā valstī Latvijā. Kādu es redzu Latvijas nākotni? To es redzu tādu, ka tajā latviešu valoda mūžīgi skan. Un tādu, kāda tā izteikta skaistajās metaforās mūsu tautas lūkšanā, Latvijas himnā, un tur patiešām meitas zied, dēli dzied, un tur laimē mēs tiekam palaisti dejot savā Dieva svētītajā Latvijā. No viena latvieša pie otra, no diviem latviešiem pie ģimenes, no ģimenes uz dzimtu, no dzimtas uz tautu un nāciju. Un tā būs mūžīgi mūžos. Bet kas traucē mums uzplaukt savā Latvijā? Tā ir moderno liberāļu, aklo dunduru aklums un tā izraisītie apdraudējumi. Tā ir hroniska netāredzība, atrautība no veselā saprāta. Tās ir tās ilūziju stikla pilis, kuras sabrūk pāris desmitgadēs ar lauskām, neatgriezeniski ievainojot nācijas ķermeni. Mēs to katru dienu redzam nesaskaitāmos video, kā migrantu pūļi plosa Rietumeiropas pilsētas. Latvijā padomju okupācijas un kolonizācijas sekas vēl arvien nav novērstas. Tādēļ mūsu valstiskums vēl arvien ir trausls. Un vēl vienu barbaru iebrukumu Latvijā mēs vienkārši neizturēsim, mēs sabruksim. Tādēļ migrācijai kategorisks nē. Dažādiem sociāliem eksperimentiem ar latviešu tautu, sabiedrību un bērniem kategorisks nē. Un nost ar visiem slēptiem un atklātiem rusifikācijas atbalstītājiem. Krievijas valsts valodai Latvija nav un nekad nebūs mājas. Ja latviešu noteikumi, mūsu satversme Latvijā kādam nav pieņemama, tad ir jādodas uz savu etniskās izcelsmes valsti. Tā ir ļoti vienkārša un pašsaprotama izpratne, un mēs tagad pieredzam paradigmas maiņu Latvijā. Latviešu valoda mūžam lai skan, Dievs svētī Latviju. Paldies! Nākošais runātājs ir mūsu partijas biedrs Rihards Lipards. Lūdzu, Rihard. Labdien! Daudzi iespējams līdz galam nesaprot, par ko tie nacionālisti tā cepās. Daudzi iespējams vēl joprojām uzskata, ka nacionālistus vada tikai akls, naids un aizspriedumi pret citu rasu pārstāvjiem. Viss taču ir kārtībā. Uzņemsim dažus migrantus, tie gal galā ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikai ar citu ādas krāsu, neko vairāk. Es gribu kategoriski un pamatoti iebilst, un šeit būs pierādījumi. Esmu apkopojis pārdesmit pētījumus un statistikas par migrantu noziedzību. Tās ir no Eiropas valstīm, kuras jau izbauda daudzveidības bagātināšanu no migrācijas. Es nolasīšu virkni ar statistikām no šiem pētījumiem, lai tie runā paši par sevi. Tas noteikti nav izsmeļošs saraksts,
Pētījumi ir ļoti daudz, un lai tos pilnībā apskatītu, man būtu nepieciešams projektors priekš grafikiem, līknēm un iespējams vēl 2 stundas. Taču esmu apkopojis tos iespaidīgākos no pētījumiem par migrantu noziedzību. Vēlos laicīgi brīdināt, ka statistikas ir tas, kas tas ir. Tie ir, kādam var šķist pliki skaitļi, kādam tas var izklausīties sausi, taču es domāju, ka ir nepieciešams zināt šos datus, lai rastos skaidrs priekšstats par reālo situāciju. Jo ļoti daudz esmu pamanījis cilvēki man apkārt un informācijas telpā uzturoties, cilvēki vienkārši nezina. Viņi vienkārši nenojauš, cik patiesībā situācija ir nopietna Rietumē Eiropā ar migrāciju. Statistikas un dati tas ir arī veids, kā tā teikt neizskaistināt mūsu nacionālistu pozīciju. Jo mūsu pozīcija nav akls, naids un aizspriedumi pret citām rasēm, bet gan skaidra likumsakarību atpazīšana. Ja kāds vēlas, tad pēc tam var pienākt pie manis un es iedošu atsauces uz šiem pētījumiem. Tātad šeit būs dati par migrantu noziedzību no vairākiem 10 pētījumu un statistiku. Zviedrija. Migranti Zviedrijā sastāda aptuveni 8,1% no populācijas, bet pastrādā 59% no visiem noziegumiem. 65,7% no visām izvarošanām, 95,6% no īpaši vardarbīgām izvarošanām, 93,3% no grupveida izvarošanām, 60% bezdarbnieka pabalstu saņēmēju Zviedrijā ir migranti. Otrās paaudzes migranti pastrādā 5 reizes vairāk noziegumu nekā zviedri. Pirmās paaudzes migranti pastrādā 2,5 reizes vairāk noziegumu nekā zviedri. Vairāk nekā 1/5 daļa otrās paaudzes migranti, kuru vecāki dzimuši Āfrikā, tiek turēti aizdomās par noziegumu izdarīšanu laika posmā no 2015. līdz 18. gadam. Tālāk, Norvēģijā 2010. gadā 6,6% Norvēģijas iedzīvotāji bija migranti, bet pastrādāja 51,3% no visām izvarošanām, tātad vairāk kā pusi. Tālāk, Somija, valdības pētījums, pirmās paaudzes migranti, neskatoties uz to, ka sastādīja tikai 7% no Somijas populācijas, bija atbildīgi par 38% no izvarošanas gadījumiem, 18% no visiem bērnu pavadināšanas gadījumiem valstī. Pētījums neiekļāva otrās vai trešās paaudzes migrantus, kas ir ironiski, jo šie cilvēki tiek klasificēti kā somi, jo redz, viņi bija piedzimuši valstī. Šveicē Āfrikas izcelsmes migranti ir proporcionāli 5 līdz 7 reizes vairāk sodīti par krimināla kodeksa pārkāpumiem nekā Šveices iedzīvotāji. Vācijā laika posmā no 16. līdz 17. gadam migranti veidoja 12% no populācijas, bet pastrādāja bet bija atbildīgi apsūdzēti par 67% grupveida izvarošanās. Austrijā 43% izvarotāji ir imigrantu izcelsmes. Īrijā āfrikāņi ir 10 reizes vairāk apsūdzēti izvarošanās nekā īru vīrieši. Francijā, saskaņā ar iekšlietu ministrijas datiem, migranti izdara 69% laupīšanu, vardarbīgu noziegumu un seksuālu uzbrukumu sabiedriskajā transportā. Pērn Francijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka 48% no visiem noziegumiem Parīzē pastrādājuši migranti.
Interesants fakts, arī Francijā otrās paudzes migrantus valdības statistika uzskata par francūžiem. Jāpiebilst, ka vairākas Eiropas valstis politkorektuma vārdā sākušas vispār neuzskaitīt noziedznieku rasi. Nīderlandē migranti sastāda 14% no Nīderlandes iedzīvotājiem, bet pastrādā 35% no visiem seksuālajiem noziegumiem, 40% no visiem uzbrukumiem, 40% no visiem narkotiku pārkāpumiem, 60% no visām vardarbīgajām zādzībām. Āfrikas vai Tuvo austrumu populācijas Nīderlandē uzrāda 2 līdz 4 reizes augstākus vardarbības rādītājus nekā vietējie holandieši. Aizdomās turamo gadījumu skaits marokāņu izcelsmes populācijās ir pat 5 reizes lielāks nekā holandiešiem. Spānijas Nacionālās statistikas institūta dati liecina, ka migranti sastāda 11,4% no populācijas, bet veido 52% no visiem notiesātiem par izvarošanām. 40% izvarošanās apsūdzētie ir migranti. 30% slepkavībās apsūdzētie ir migranti. 2 no 5 par izvarošanām arestētie ir migranti. 1 no 4 arestētiem par bērnu pavadināšanu ir migrants. Konkrēti afrikāņi veids 20% seksuālo uzbrukumu valstī, neskatoties uz to, ka ir tikai 2,4% no visiem iedzīvotājiem. Itālijā, saskaņā ar Itālijas iekšlietu ministrijas datiem, 42% no visiem izvarošanas gadījumiem pastrādā migranti, lai gan tie veido tikai 8% no populācijas. Un tā tālāk, un tā joprojām. Šī ir tikai aizberga virsotne. Un tagad par visizplatītākajiem meliem. Visizplatītākie meli, lai attaisnotu trešās pasaules migrāciju, bija tas, ka tas uzlabos rietumu ekonomijas. Šie meli tikuši pilnībā atspēkoti nepilnu 10 gadu laikā pēc tā saucamās bēgļu krīzes sākuma. Dānijā ir veikts pētījums, kurā pierādīja, ka vairāku gadu griezumā trešās pasaules migranti pienes negatīvu neto vērtību ekonomikai. Anglijā un Velsā izpētīts, ka 68% no migrantiem dzīvo rajonos ar augstu bezdarba līmeni. Viena no statistikām, kas mani pašu ārkārtīgi šokēja, un es ļoti daudz statistikas izpētīju, tā ir sekojošā. Pavisam nesen iznācis pētījums ziņoja, ka Eiropas cietumu populācijā migranti veido 23% no visiem cietumniekiem. 23%. Tā ir gandrīz 1/4 daļa cietumu populācijas Eiropā ir migranti. Migrantu skaits ir diapazonā no 50,2% Austrijas cietumu populācijā, 44,2% Beļģijā un 22,1% Zviedrijā. Lai gan dažās valstīs, piemēram, Polijā, Rumānijā, Latvijā un Ungārijā, migrantu ieslodzīto skaits ir tikai 1 līdz 5%. Bet tātad uz visas Eiropas kopējā fona vidējais cietumnieku skaits, migrantu izcelsmes cietumnieku, ir 23%. Pētījums secināja, ka daudzas valstis, piemēram, Zviedrija, Itālija un Francija, saskaras ar nopietnām cietumu pārapdzīvotības problēmām, kas pilnībā saistītas ar lielo procentuālo daudzumu migrantu, kuri aizņem vietu cietumos. Eiropieši baro svešu zemju noziedznieku populāciju, kuriem vispār nevajadzēja atrasties Eiropā. Kā šis viss attiecas uz Latviju? Pavisam vienkārši. Mūsu nodevīgā, idiotiskā politiskā elita mums sola to pašu. 120,000 daudzveidības bagātinātāju tuvāko gadu laikā. Jau tagad redzam, kā Rīgas ielas paliek arvien tumšākas. Jau tagad ir dzirdami briesmu stāsti par vietējām meitenēm, kurām ir uzmākušies migranti. Paies tikai neilgs laiks līdz, ja es drīkstu citēt profesoru Leonu Taivānu, viņi šeit vienkārši sāks veidot un attīstīt savas komunas un
lēnām, likumsakarīgi uzstāt uz savām tiesībām. Drastiski pieaugs noziedzība, tieši tāpat kā Rietumē Eiropā. Tā ir skaidra likumsakarību atpazīšana. Tikmēr vai mūsu politiķiem būs jābaidās vakarā doties uz māju pēc darba, jo apkārt klīst migrantu bandas? Tieši tāpat kā Rietumē Eiropā. Nē, tie būs ikdienas cilvēki, kuriem būs jācieš no šī noziedzības viļņa, kas neizbēgami arī šeit būs, ja mēs ielaidīsim mūsu valstī, mūsu skaistajā Latvijā šos migrantu barus. Mums ir Rietuma Eiropas piemērs. Jebkuram racionāli domājošam cilvēkam būtu jāņem vērā šie pētījumi, būtu jāņem vērā Rietuma Eiropas pieredze šajā eksperimentā. Mums te nav jāpiedalās šajā eksperimentā. Cietīs mūsu sievietes un bērni. Ne jau Kariņš vai Siliņa, kuri lido ar privātajām lidmašīnām un tērē miljonus nodokļu maksātāju algas, naudas, atvainojos. Viņiem acīm redzami par mums ir nospļauties. Tāpēc es aicinu stāties politiskajā partijā Nacionālā savienība taisnīgums, lai mēs kopīgiem spēkiem varam apturēt šo nodevību. Paldies! Nākamais runātājs ir mūsu partijas biedra Liene Rīkure. Lūdzu, Liene. Labdien, tautieši! Lai gan es esmu piedzimusi dziļos padomju laikos, kopš pašas bērnības es ļoti sāpīgi izjūtu to, ka Latvija ir okupēta un ka Krievi bradā pa mūsu zemi. Diemžēl nekas īpašs nav mainījies pa šo laiku. Jūs noteikti būsiet ievērojuši kādu spilgtu parādību dabā. Dzīvnieku pasaulē nereti var novērot, ka upura pozīcijās esošs dzīvnieks rīkojas neierasti. Tā vietā, lai viņš bēgtu un bezpalīdzīgi kristu par upuri plēsējam, tas drosmīgi paliek savā vietā un ar apbrīnojamu niknumu aizdzen prom potenciālo slepkavu. Un šeit es velku paralēles ar mums, latviešiem, skaitliski nelielu tautu, kam kaimiņos ir skaitliski lielā krievu tauta. To mēs nevienā brīdī nedrīkstam ignorēt, jo saprašanās ar kaimiņiem krieviem ir latviešu un citu Krievijas mazo kaimiņu tautu dzīvības un nākotnes jautājums. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvija kā valsts pārliecinoši ir nostājusies Ukrainas pusē. Mēs apbrīnojam Ukraiņu drosmīgo cīņu ar Krievu okupantiem. Daudzi no mums saka, Ukraiņi cīnās arī par mums. Bet kā tad ir ar pašu latviešu drosmi cīnīties pret Krievu okupantiem? Kopš 4. māja Latvijas neatkarības deklarācijas ir pagājuši 33 gadi. Vai pa šo laiku ir atjaunota 18. novembra Latvijas neatkarība? Paskatīsimies, kādā stāvoklī ir 3 noteicošie valsts pamatelementi. Pirmais – pilsoņu kopums. Tas nav balstīts tiesiskumā. Latvijas Republikas valsts vara netika atjaunot uz pilsoniskās pēctecības pamata. Deokupācija un dekolonizācija netika veikta. Tā vietā 4. māja režīms, padomju okupants un kolonistus nodēvēja par Latvijas nepilsoņiem, ar privileģētām tiesībām iegūt Latvijas Republikas pilsonību. Otrais – teritorija. Tā arī nebalstās tiesiskumā. 4. māja režīms īstenoja netaisnīgu zemes un nekustamo īpašumu prihvatizāciju, no vārda prihvaķiķi sagrābt. Abre nedeva Krievijai par sprāgušu ēzeļu ausīm, un Latvijas zemes un nekustamie īpašumi tiek izpārdoti ārvalstniekiem. Bonusā tiem piešķirot uzturēšanās atļaujas. Un trešais valsts pamatelements – juridiskā valsts varas organizācija un likumi. Latvijas satversme kopš 40. gada tiek rupji pārkāpta, nemaz nerunājot par citiem pārējiem 18. novembra Latvijas likumiem.
Kā redzat, visi šie 3 valsts pamata elementi ir izpostīti. Un 33 gadus dzīvojot uz šādiem izpostītiem valsts pamatiem, mūsu tauta tā saucamajā neatkarības laikā ir zaudējusi vairāk nekā Gulaga nometnēs un 2. pasaules karā. Šobrīd Latvijā ir sliktākie dzimstības rādītāji pēdējo 100 gadu laikā. Pret latviešiem nav atklāts genocīds. Uz mums, paldies Dievam, nešauj, bet notiek slēptais genocīds, un ja tā viss turpināsies, tad arī bez šaušanas latvieši kā tauta pēc dažiem gadu desmitiem varētu nebūt. Kā tas varēja notikt, ka it kā atjaunotās neatkarības laikā Latvijas valstī konsekventi tiek pieņemti latviešu tautai katastrofāli kaitīgi lēmumi? Vai tiešām veselais saprāts ir mudinājis Latvijas varnešus pieņemt tādus lēmumus, kas lēnām ved latviešu tautu uz iznīcību? Manuprāt, šādiem lēmumiem pamatā ir nevis veselais saprāts, bet bailes un gļēvums. Bailes no tā, ka pasaule mūs nesapratīs un Krievija iebruks. Aiz bailēm no Krievijas iebrukuma Latvijas varneši jau 33 gadus auklēs ar Krievu okupantiem un kolonistiem, dāvājotiem uzturēšanās atļaujas un pat pilsonību, Latvijas nekustamos īpašumus un zemes. Aiz bailēm palikt vieniem Krievijas iebrukuma gadījumā Latvijas varneši līdz neprātam izdabā rietumu direktīvām un dažādām perversām viņu ideoloģijām. Šie 33 gadi, kas pagājuši nepārtraukti izdabājot dažādām lielvarām, ir pierādījuši, ka padevīga izlikšanās ir bīstamāka īpaši psiholoģisku iemeslu dēļ, nekā uzdrošināšanās pateikt patiesību pasaulē un saviem kaimiņiem, lai varētu sadzīvot godīgi un taisnīgi. Aicinu latviešu beidzot iztaisnot mugurkaulu, stāvēt stipri uz savas zemes un strādāt droši, lai atgūtu savu valsti Latviju. Par gudrību, par drosmi Latviju latviešiem. Paldies par uzmanību! Paldies, Lienai. Tagad ieteikšu 4. runātāju. Jāsaka, kā tas ir. Tas ir vienīgais varas pārstāvs mūsu sapulcē. Zināmā mērā opozicionārs. Es nezinu, vai es pareizi pielietošu apzīmēt. Sistēmisks opozicionārs. Aleksandr, lūdzu. Labdien, draugi! Aleksandrs Kirsteins. Es savā vārdā runāju, nevis Saeimas vārdā. Es tikko nāku no budžeta pieņemšanas. Sēdējām aizvakar līdz 9, vakar līdz 9. Nacionāla apvienība tur bija iesniegusi 10 dažādas priekšlikumus. Es biju iedējusi 3. Bet es gribu pateikt tikai dažas lietas. Pirmo reizi 10 gados, tātad skaitot no 2014. gada, kad tika ievēlēta jau valdība, kuru vadīja Jaunā vienotība, un tad viņi saucās Vienotība, tagad Jaunā vienotība, Kariņš. Pirmo reizi 10 gados mums ir pieņemts katastrofāli ne tikai antilatvisks, bet antinacionāls budžets. Jā. Viņš ir pretvalstisks, kaut vai tāpēc, ka ja Latgalē, kur tik ļoti grib runāt par iekļaušanu, jā, tur nav nekas, ne pašvaldībām, ne slimnīcām vietējām, ne radio stiprināšanai, pārāju stiprināšanai pierobežām. Bet dažas lietas, ko mēs pirmo reizi 10 gados neesam kaut kādā veidā panākuši. Un man ir diezgan liels kauns, jo pirmo reizi 10 gados nav neviena santīma vai centa Nacionālo partizānu organizācijām, nav neviens cents iedos Latvijas Nacionālo karavīru apvienībai. Noraidīts tie ir nelieli priekšlikumi no 10, 20, 30 tūkstoši, kas salīdzinot ar vienu Kariņu lidojumu, teiksim, 35 vai 50 tūkstoši nav pilnīgi nekas, bet ir ļoti būtiski. Pirmo reizi 10 gados nav piešķirts represēto apvienībai tā nauda, ko mēs bijām ierosinājuši. Un kas ir interesanti, mums ir Nacionāla partizāna bunkuri, kur jaunsardzei, kur skolēniem būtu jāiet, kas ir ļoti būtiski amatas bunkurs, kas zina tātad Drabešu pagastā, kas ir pie Vidzemes šosejas, tur netālu no Gaujas ielas. Viņam ielūs griezt, jau 10 gadu baļķi, pārsegums,
materiāli ir uz vietas, lai to salabotu, bet kādam meistaram tur samaksā 2 cilvēkiem un transportam pat tāda summa, ka 5000 neatradās. Pirmo reizi nav piešķirta nauda draudzīgā aicinājuma organizētājiem, tātad katru gadu draudzīga aicinājuma fonds taisa skolu reitingus, atzīmē, teiksim, kuras skolās, kur ir labākie skolēni, dabas zinātnēs, vēsturē, kas ir ļoti būtisks, latviešu valodā, svešu valodās. Tas, protams, vairs nav vajadzīgs iekļaujošai sabiedrībai. Jā. Ņemiet vērā, ka sabiedriskās integrācijas fonds, ko vada Pūces sieva, tur būs 10 miljoni, tātad šeit kaut kādi 10 000, lai sarīkotu pasākumu gada labāko, ja teiksim, skolotāju balvas pasniegšanai par mūža ieguldījumu, neatrodās tur 5 vai 10 000. Jā. Tātad nākošais, laukskolas turpinās, laukskolas tiks slēgtas. Visiem, kam patīk grozīties dziesmu svētkos, tikpat vienbalsīgi šie cilvēki nobalso pret to, ka vajadzētu lauku pašdarbību, teiksim. Arī mazo pilsētu lauku Rīgā situācija drusku labāka. Pašdarbību kolektīvu vadītājiem Latvijas mūziķi ir vissliktāk atalgotie ne tikai Eiropā, bet salīdzinot arī ar Lietuvu un Igauniju, un viņi spiesti strādāt 2 un 3 darbos. Jā, tātad papildus tā nauda, lai kaut kā izlīdzinātu šo situāciju, netiek atrisināta. Nākošā gadā, lai ko te nesolītu, Latvijas uzņēmēji darba devēji būs atkal vissliktākajā situācijā, salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, un daudz brīnās, kāpēc šeit nav nekāda nopietna investīcija ārzemēm. Tāpēc, ka Latvijas uzņēmējiem, lai samaksātu 1000 eiro algu, ir jāsamaksā tur par 200 eiro vairāk nekā Igaunija un Lietuva. Loģiski, ka jebkurš uzņēmējs, teiksim, sevišķi tādās pilsētās nelielās kā Daugavpils vai Jelgava vai Lietuva. Ne katrs, bet katrs otrais viņš izvēlēsies Igauniju vai Lietuvu, jā, kur viņam izdevumi būs uz vienu strādājušo par 200 eiro mazāk. Un kas tad mums ir? Tātad nacionāla kultūra mums nav vajadzīga, Purvīšu muzejs nav vajadzīgs kā tās, to privātpersona pašreiz apsaimnieko, jā, jo mums ir jāuztur 2 Andreja Upīša muzeji, jā. Kā jūs saprotiet, Andrejs Upīts bija, lai arī viņš ir labs rakstnieks, viņš bija tas, kurš teica, ka tādi purvīši mums Latvijā nav vajadzīgi. Jau bija jau doma kādreiz viņa laikā šādi muzeja atvērti. Mums nav Leonīda Breikša, teiksim, ielas šeit, jā, vai pieminekļa, un vesela rinda latviešu kultūras darbinieku, kurus mēs nevaram nekādā veidā atbalstīt. Savukārt milzīga nauda tiks tērēta dažādu atkal funkcionālo, jeb kā teikt, birokrātisko iestāžu palielināšanai. Finansu ministrija, viss šīs iestādes, kas iet pie mazajiem uzņēmējiem katru nedēļu pārbaudīt, jā, kā viņi tur maksā nodokļus un visādas inspekcijas. Tie, kas laukos vai kuriem ir radinieki, kas nodarbojas uzņēmēju darbību, jā, viņi zina, ka tur gandrīz katru nedēļu vai katru mēnesi atnāk kāds no ugunsdzēsības pārvaldes vai no veterinārā dienesta vai no kaut kā. Tātad tie, kas cerēja, ka PVN paliks 5% lauksaimniecības produktiem, dārzeņiem, augļiem, tādām lietām, jā. Piena maizei, tātad jūs dzirdējāt, ka nodokļi tiek pazemināti uz 12%, jā, un pēc tam nākošajā gadā uz 21% ir plāns. Tāpat arī mazie restorāni, kafejnīcas, viesnīcas bija ierosinājums 5%, tas arī ir noraidīts. Savukārt, kā jau es teicu, dažādas Grevio institūcijas, te tika pieminēta Stambulas konvencija, bet atcerēsimies, ka tā problēma jau ir, ka katru gadu notiek inspekcijas, kurās pārbauda, piemēram, pašreiz Īrijā, ja ir šāda inspekcija, cik patvērumu meklētāji nav ieradušies. Un es pateikšu tikai vienu lietu. Šī pati konvencija paredz piešķirt patvērumu tiesības tiem cilvēkiem, kas dzīvo valstīs, kur tradicionāli vecāki nosaka bērnu laulību. 5 gadu, teiksim, vecumā, 7 gadu vecumā, tā ir 1000-gadīga tradīcija no Afganistānas līdz Indijai. Tātad katrs, kas tagad gribējis atbraukt un nepiekritīs šai tradīcijai, viņam nevar noraidīt iebraukšanas vīzu. Un pašreiz Grevio ir Īrijā, kur Īrijas valdībai ir jāskaitās pa katru noraidīto imigrantu, kāpēc viņš nav dabūjis iebraukšanas vīzu, jo viņš taču ir ieradies saskaņā šo Stambulas konvenciju. Jā.
Vesels tādas. Agrāk mums bija, teiksim, gadījās kāda partija, ko mēs saucam varbūt par kreisiem ekstremistiem. Mums bija varbūt arī kaut kādi zilie lauku nodevēji. Mums varbūt bija arī kaut kādi klimata fašisti, fanātiķi, kas cīnās ar ogļskābo gāzi. Bet pirmo reizi valdība, kur visas šīs trīs grupas ir apvienojušās ar 51 balsi, un neko tur labot, diemžēl, nevar. Bet priecīgā ziņa varbūt ir tā, ja arī šo valdību neatlaiž, ka 24. gads, tātad paliek 2 gadi līdz jaunai vēlēšanu kampaņai. Atcerēsimies, ka nevis līdz jaunai vēlēšanu kampaņai, bet praktiski, līdz vēlēšanu kampaņai 26. gadā, tātad pēc 2 gadiem būs jaunas vēlēšanas. Un faktiski jau pēdējā gadā, tātad pavasarī, sāks jau šīs kampaņas pēc 2 gadiem. Tāpēc ir jāgatavojas, lai beidzot mums nebūtu tāda situācija, ka mums ir kārtējā pretlatviskā un pretnacionālā, antinacionālā valdība. To es jums visiem arī novēlu, un tur visiem jāstrādā kopā. Paldies, lai veicas! Paldies Aleksandram! Tagad Viktors Bierze, mūsu partijas vadītājs. Lūdzu, Viktor. Tā, viss man laikam dzird. Jā. Tad labdien! Es gandrīz vai esmu drošs, ka mēs šajā pulciņā šodien neesam sanākuši, lai kolektīvi izraudātos par to, cik mums ir slikti. Nē, mēs esam sanākuši, lai būtu kopā ar saviem draugiem un dombiedriem, ar kuriem mums ir viens ceļš ejams un viena cīņa izcīnām. Ja par slikto, tad konkrēti. Es domāju, ka mēs 30 gadus neesam vēl redzējuši varu, kas pirmajā vietā stādītu Latvijas intereses un latviešu tautas labumu. Taču tagad mēs esam noslīdējuši tai zemākajā punktā. Mēs esam sagaidījuši varu, kas tevis vienkārši pasīvi pelt, kaut ko pa starpām pazogot, paskēmojot un tā tālāk. Nē, mēs esam sagaidījuši varu, kas tieši un mērķtiecīgi darbojas pret latviešu tautas interesēm, pret Latviju. Viņi ir pret mūsu vērtībām, mūsu izpratni par ģimeni, tādu, kas ir nodrošinājusi mūsu tautas pastāvēšanu un attaudzi 100gadēs. Viņi ienīst latviskumu, viņi vēlas plaši pavērt vaļā durvis nekontrolētai imigrācijai un aizvietot latviešus ar svešu tautu un rasu iebraucējiem. Jau tuvāko gadu laikā ir plānoti 120 000 iebraucēji. To kāžu kāju mūsu tagadējā premjere Evika Siliņa nosauca, jeb raksturoja tieši demogrāfijas uzlabotāji. Tad iedomāsimies, ja šis tiešām sātaniskais plāns tiks īstenots, kāda izskatīsies Latvija un kādā vidē būs spiest augt mūsu bērni. Kur no vēl viss pārējais? Latvijas suverenitātes arvien tālāk ierobežošana, ekonomikas graušana, utopisks un zinātniski nepamatots klimata histērijas vārdā, pilnīgs rūpju trūkums par Latvijas iekšējo un ārējo drošību. Tā jau pieminētā skēmošana un zakšana, tas jau pats par sevi. Arogantā klauna, Kariņa lidināšanās pa pasauli privātajās lidmašīnās, tas jau ir tikai tāds
ikdienišķs dzīves sīkums, bet, protams, simbolisks, kā tāds ķirsīts uz tortes. Tad jautājums ir, ko mums ar visu to darīt? Kā to visu mainīt? Pavisam noteikti neko nemainīs mūsu apspiestās dusmas. Pavisam noteikti neko nemainīs komentārs zem kārtējās sliktās ziņas. Pavisam noteikti neko nemainīs žults izliešana sociālos tīklos. Savāksiet virtuālās sirsniņas, un virtuāli izolēti indivīdi nekad nevar summēties kopā, vienā spēkā, vienā dūrē. Mūsu pārliecībai un mūsu taisnībai nav nekādas jēgas, ja tā nav savienota ar dzelžainu gribu un mērķtiecību uzvarēt. Bet nepietiks jau arī tikai ar gribu. Tā griba ir jāpārvērš praktiskās darbībās, neatslāpstošās, neatlaidīgās, ikdienišķās. Un te jau ir jautājums par kolektīvu, jeb organizāciju. Jebkurā kaujā, visos karos uzvar tas, kurš ir labāks, stiprāks, organizētāks un disciplinētāks. Tas vienlīdz attiecas gan uz parasto pozīciju karu, gan arī uz karu starp pasaules uzskatiem. Ja mums nebūs mērķtiecības un gribas kļūt labākiem par saviem pretiniekiem, tad mums labāk nedarīt neko. Un klusējot samierināties ar mūsu pasaules bojājumu. Samierināties ar to, ka vārds Latvija jau izmērāmā nākotnē būs tikai vietas nosaukums. Samierināties, ka mūsu zemē dzīvos sveši cilvēki, kuriem ar Latviju un latviskumu nebūs nekāda sakara. Un var jau būt, arī jāsamierinās būs ar to, ka mūsu bērniem un mazbērniem dzīve būs daudz grūtāk un nedrošāk. Un varbūt šīs dzīves nebūs nemaz. Zemē, kur melns uz balts, kroplais un nedabiskais jaunā normalitāte. Es to nevēlos. Un es domāju, ka to nevēlties arī jūs. Un tad paliek jautājums, ko mums ar to darīt? Darīt jau patiesībā ir ļoti daudz. Visās frontēs, visās sfērās. Šodien es tomēr gribētu koncentrēties uz vienu konkrētu darbību. Uz vienu vispār zināmu faktu, ka zivs pūst no galvas. Un arī vēlos pateikt, ja šī galva ir sapūsi, tā ir jānogriež. Katrai varai ir izvēle realizēt tādu politiku, kas tautu un valsti paceļ vai tieši pretēji to gremdē. Šī vara ir izvēlējusies pēdējo, un mums viņi par to ir jāsoda, mums ir jāizbeidz viņu visatļautība Latvijā. Kas tam ir vajadzīgs? Patiesībā jau tam ir vajadzīgs maz 155 000 parakstu
no 1,5 miljona Latvijas iedzīvotāju. Piekritīsiet, tas ir nieks. Ja valstī neatrodas šo cilvēku, kas ir gatavi šādu nieku izdarīt, tad ļoti iespējams mēs esam pelnījuši visu to, kas ar mums notiek. Tas ir visās situācijās dzīves likums. Ja tu nevēlies cīnīties par savu vietu zem saules, tad tev neiespējami ir jāaiziet bojā. Es kaut kā tomēr gribētu cerēt, ka mēs to neizvēlēsimies. Ja mēs savāksim šo parakstu skaitu un šī varai iedosim sarkano brīdinājumu kārtību, tad mēs varēsim izdarīt vēl daudz arī citās situācijās. Kolektīva uzvara ir ārkārtīgi nepieciešama mums visiem kā tautai, lai mēs atkal varētu izraisīties no gadiem ilgstošās apātijas un nolemtības sajūtas. Tātad, uz ko es aicinu šodien? Mazākais, ko tu vari izdarīt, tas ir atvērt portālu Latvija LV un parakstīties par šīs Saeimas atlaišanu. Ja tu to jau esi izdarījis, ļoti labi, tad pierunā to pašu izdarīt arī saviem radiem, saviem draugiem, saviem kaimiņiem. Ja gribi darīt vēl vairāk, paņem aģitācijas materiālu. Tepat ir meitene, kas viņas izplata. Paņem, aiznes, iemet kaut vai savas daudzdzīvokļu mājas kāpņu kastītē vai izmētā pastkastīties savas ielas garumā. Bet, ja tu esi latvietis līdz kaulam un saproti, ka viens nav karotājs, ja tu vēlies dzīvot normālā valstī, normālā latviešu valstī es akcentēšu, tad stājies taisnīgumā. Neatliec uz rītdienu. Dari to jau šodien. Cīņai sveiks! Uzvarēji sveiks! Bravo! Paldies, Viktor! Paldies!